Kā kurpju kaste, dāmas var savas mazās špīļkas vai mazās laķenes ielikt iekšā, tad, kad vajag nomainīt braukšanas kurpes pret iešanas kurpēm, un viss glabājās. Vai ne? Es teiktu, ka 0,7 ērtāk izvilkt. Tas pēc tam, kad es pie ūdens. Arī ar dāmu, jā? Jā. Tas dāmas pusē viņķels, tavā 0,7. Nu jā. Māte jāviņa. Nu, viņš ir hibrīds, protams, tas uzreiz arī tā, kaut viņam ir liels benzīna dzinējs, bet tas hibrīds to patēriņu stipri samazina. Par cik viņš pa pilsētu diezgan daudz brauc elektrību uz bateriju, un līdz ar to patēriņš ir stipri mazāks nekā, ja viņš būtu tīri benzīns. Cik viņš var nobraukt tā pilsētā to bateriju, vai viņš nav tikai uz bateriju? Es tā baigi neesmu nekad mērījis, bet es domāju, ka tur vienkārši viņš ik pa dažiem kilometriem pabrauc tā, dažus kilometrus pabrauc tā. Atkarīgs atkal, cik tev ir daudz ieslēgti elektrības patērētāji un cik tu agresīvi brauc. Bet tāds vidējais patēriņš tad viņam sanāk? Es nemācīšu pateikt, es kaut kā... 6-7? Būsim objektīvi, laikam, kad jau ka tuvāk 10, bet tā precīzi neteikšu. Jo, ja viņš būtu bez hibrīda, es domāju, tāds zinājums noteikti būtu sevi 15 ņemtu, bet tā kā viņš hibrīds, es domāju, kaut kur ap 10 varētu būt. Man liekas, Lexusi, tas ir jau atzīts, ka ir viena no izturīgākajām mašīnām, viņiem tie remonti ir ļoti reti vajadzīgi. Teiksim, ritošā Lexus ir, teiksim, Toyotas augstais gals, nu, un viņi vienmēr ir gan Lexus, gan Toyotas, viņi pat bija atzīti kaut kādā gadā Latvijā kā izturīgākā mašīna. Nu, bija tā, ka Latvijas ceļiem visparedzētākā. Un, piemēram, man, kad atnāk vai Toyota vai Lexus, man par ritošajām nekad nav satraukuma. Viņas gandrīz vienmēr apskats iziet, nekas nav jātaisa. Nu, tā ļoti retos gadījumos kaut kāds sīkums. Jā. Tāpat tās viņam ir full LED arī, ņemot vērā to, ka viņa ir 2009. Gada mašīna. Viņai jau tad bija LED iekšā un ļoti daudz citas opcijas. Nu, nice.